laikam gājiens ir tā kopības sajūta un visa pilsēta ir kopā. Tas laikam, jā, tas pats galvenais ir. Jā, es galvenokārt atnācu uz gājienu, tāpēc, ka piedalās mani draugi studenti. Draudzene dejo jauniešu deju kolektīvā Skalbe, un viens pazīstams puisis arī dejo, un vēl piedalīsies mans bijušais koris Liepa no universitātes. Pirmām kārtām, lai būtu laba ar izglītību, jā, un pašā sākumā ar bērnu dārzu, lai būtu mazāk tās rindas bērnu dārzos. Un visu to labāko, kā jau ir, vairāk atrakcijas mazajiem. Jā. Katru gadu gājiens paliek arvien kuplāks un lielāks, skaistāks. Līdz ar to mums ļoti daudz draugu un paziņu iet gājienos. Un katru gadu uz pilsētsvētkiem tiek ļoti izrotāta pilsēta, kas ir ļoti patīkami gan mums, gan, es domāju, arī pilsētas viesiem. Un arī par visām atrakcijām, ekskursijām, kas ar katru gadu tiek no jauna domāts, lai iepazītu Jelgavu no jauna. Jelgavas pilsētas vēsturiskie vimpeļi un uzgavilējam arī mazajiem jelgavniekiem. Šeit draudzīgi sadzīvo visi un uzgavilējam pilsētsvētkos Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, Baltkrievu biedrība Janov, Poļu biedrībā, priecīgus svētkus! Jelgavas Krievu biedrība Ištok! Viens no visplašākajiem bērnu jauniešu deju kolektīviem, kas katru gadu mūs priecina ar jauniem projektiem. Bērnu jauniešu deju kolektīvs Vējas Dzirdziņš un vadītāja Alda Skrastiņa un Guna Trukšāne. Kur tad pēc intrigām, bet vislabākās intrigas ir deju intrigas, deju studijā intriga un vadītāja Inga Otsē. Jo šīs svētku moto ir Satiksimies Jelgavā, un tā ir viņu dziesma pilsētai un ansamblis Tirkīs Band. Vienmēr ar skudrām draudzēsies šajos pilsētsvētkos deju studija Benefice un Annika Andersone, Jundāni, Jundari un Jundaliņi un Madlēna. Priecīgus svētkus! Pavāra virtuāls Bruno Šaperons un viņa audzēkņi. Priecīgus svētkus arī metālistiem no amatu vidusskolas. Un visa plašā Lauksaimniecības universitātes draudzīgā saimē. Jelgavas Dzintar muižā. Es pat vienot nevarētu pateikt, kas visi viņi ir. Veterinārajai klinikai. Patiesībā viens no līderiem modernāko grāmatu izspiešanā Latvijā. Jo patiesībā šis cīņas veids ir arī ļoti skatāms. Capoeira! Un uzgavilējam Jelgavas invalīdu sporta klubām Cerība. Priecīgus jums svētkus! Traktora mašīnas! Tāda, kad ir brauc Jelgavā? Tātad droši var dodiet, es atvainojos, es mēģināšu izslēgt tā, pusbraucot.
Vēlreiz visiem priecīgus svētkus! Vispār viena no lielākajiem Latvijas autobusu rūpniekiem firmu AMO Plans. Vislabāk man gāja Slovākijā, paliku 3. no kādiem 20 cilvēkiem. Bija ok. Un pats esi Jelgavnieks? Pats Jelgavnieks, jā, jau Jelgavnieks. Visu mūžu Jelgavā, jā, nodzīvoju. Lepojies savu pilsētu? Protams. Ir izaugsmes iespējas? Protams, ka ir izaugsmes iespējas. Sports, attīstība. Mums vēl svaigā atmiņā iespaid no Moldovas. Mēs līdz šim teicām, ka lai nu kādi ceļi ir Latvija, ar to nevar lepoties, tad tagad mūsu ceļi ir labi! 1, 2, 3. Varbūt var dzirdēt. Pa labi. Pa kreisi. 1, 2, 3. Un tas viss arī. Un ko vēl vajag labām garstāvoklim? Lielu platu smaidu.